pasaulē ir maz dzelzceļu, kas savas pastāvēšanas laikā piedzīvojuši tik daudz pārmaiņu, kā tas noticis ar 19. un 20. gadsimtu mijā privātās vidzemes pievadceļu sabiedrības būvēto 197 vērstis, jeb 210 km garo Stukmaņu, tagad Pļaviņas, Valkas 750 mm šaurasliežu dzelzceļu. Par to neapšaubām runā vēstures fakti, jo laika griežos šis posms gan saīsnāts, gan slēgts. Šaurasliežu dzelzceļa ēra Latvijā sākās, kad pirmais bānītis iepukšķināja Ziemeļlatvijas pilsētā Valkā. Gadsimtu mijā jaunais transporta līdzeklis bija kļuvis par visefektīvāko sauszemes transportu. To galvenokārt izmantoja kokmateriālu un lauksaimniecības preču pārvadāšanai līdz ostām vai platsliežu dzelzceļam. Mazbānīšu projekts īpaši nozīmīgs plānotajā maršrutā bija arī tālab, kas šķērsoja mežiem bagātos un agrāri attīstītos vidzemes centrālos rajonus. Lai bānītis uzsāktu savas gaitas, tika ieguldīts ilgs un smags darbs. Sliežu līnijas būve tika uzsākta 1899. gada 15. martā vienlaikus no abiem galapunktiem. Trasē bija nodarbināti vairāk kā 1500 cilvēki. Satiksmi jaunajā līnijā atklāja 1902. gada 10. decembrī. Kā tolaik vēstīja laikraksts Balss, tad kāds ermalietis priecājies. Tagad mēs varam pēc patikšanas no Valkas, kā arī no Stukmaņiem, vienreiz dienā tikt līdz šī dzelzceļa viduspunktam Gulbenei. Vecgulbenē kādas 8–10 nakts stundas pavadījuši, rīta stundā varam ceļu turpināt. Lai arī pasažieru pārvadājumi notika pēc saraksta, tomēr tie tika pakārtoti kravu pārvadājumiem. Pēc Otrā pasaules kara nodarītiem postījumiem dzelzceļš nonāk PSRS dzelzceļa sistēmas pārziņā. Tad arī notiek šaurasliežu dzelzceļa satiksmes atjaunošana. Laika gaitā vidzemes mazbānītis braucas cauri dažādām pārmaiņām, piedzīvoti gan priecīgi, gan skumji brīži. Pateicoties vietējo pašvaldību atbalstam, kā arī tuvas un tālas apkaimes iedzīvotāju mīlestībai, mazbānītis izdzīvojas. Un tagad, pēc neilga bezdarbības posma, atkal atgriezies, lai jautri uzsvilpjot savu tutu, atkal dotos ikdienas gaitās. Mēs bānīti varbūt līdz šim nedaudz pamaz esam novērtējuši viņu nozīmīgumu. Bet bānītim arī viena ļoti liela un laba nozīme ir tā, ka viņš savieno cilvēks un arī pilsētas. Godīgi sakot, mēs jau neesam izmantojuši līdz galam visas iespējas, ko bānītis mums var piedāvāt. Ja? Un tādēļ arī šogad ir mēs veicam jaunu dibinājumu ar Gulbenes novada domu kopā un domājam par bānīšu nākotni. Jaunu dibinājumam būs vairākas lielākas iespējas piesaistīt finansējumu, varbūt apaudzēt ar turismu objektiem un ar ēdināšanām un vispār. Mums jau svarīgi ir izveidot, lai turistam būtu plašāka programma, varbūt tās būtu 2 dienas vai 3 dienas, nevis 1 diena, 1 diena ir pa maz. Mazbānīša aizstāvji izvirzītos mērķus 1998. gadā vainagoja ar valsts nozīmes vēstures pieminekļa statusa atjaunošanu Gulbenes Alūksnes dzelzceļam. Visnotaļ nozīmīgs bānītim bija 2001. gads. Tad entuziastu grupa kopā ar Gulbenes un Alūksnes pašvaldībām, kā arī Latvijas dzelzceļa biedrību, nodibināja privāto dzelzceļa kompāniju Gulbenes Alūksnes bānītis. Kopš gadsimtu mijas mazbānītis svin savas jubilejas. No tā laika katra 1. sestdiena septembrī ir bānīšu svētki. Laiks, kad varam apjaust, cik daudz mums nozīmē lietas un vērtības, kas ir ap mums. Laiki iet, pasauli mainās. Kurš gan tagad atcerēsies to, ka savulaik brauciens bānītī no 1 līdz 6 verstīm maksāja sākot ar 2 kapekām. Bet ja pazūd pat tās, garausi, šoreiz par zaķi neaizbrauksi. Ir jau ļoti daudz tie objekti, principā, jā. Ir visi Bībeles muzeja, parki, pilssalas, lielie pasākumi, visi, jā. Nu, viņas viss vajag kaut kādā vienotā, vai vairākas maršrutus piedādas, vai 2, jā. Varbūt Alūksnī pa maz, jāpieņem ir Gulbene klāt. Varbūt rīts ir Gulbenē, vakars ir Alūksnē, vai otrādi Acis muzejs ļoti labi iedarās iekšā. Tā kā, nu, iespējas jau ir, bet, nu, nav salikts viss kopā. Acis muzejs ir Alūksnes novada pašvaldības muzejs, bet strādājot Acis muzejā katru dienu,
mēs muzejnieki jūtam, ka mūsu piederība ir plašākā mērogā. Mēs jūtam, ka mums brauc bieži no Vidzemes un no visas Latvijas brauc ļoti daudz ārzemnieki, gan arī, teiksim, no Rīgas puses un brauc arī no pierobežas. Ja? Tiešām ir sajūta, ka mēs esam plašākā mērogā muzejs nekā, teiksim, mums tas ir likumi tajā juridiskā statusā noteikts. Domājot plašāk, mēs varam arī attīstīties. Te savu roku senajiem darbiem drīkst pielikt ik katrs, un laikam jau tikai tad tie kļūst par vērtību arī mūsu acīs. Par vērtību, kas gadsimtiem slavēta lauku sētās. Ikdienā atnākot cilvēks uz muzeju, tātad ko viņš iegūst? Mēs viņam piedāvājam ekskursijas Vidzema lauku sēta, ekskursija kopā ar gidu, ejot pa 12 ēkām, mēs piedāvājam reālu darbošanos. Ja? Gan šo kulšanas darbus uz priguļiem, gan ar slīmestu strādāšanu, kātu mizošanu, gan arī dažādus rokdarbus, gan ar ratiņu var arī šādus darbus padarīt. Ja? Un tādas reālas lietas, ko mūsu senči kādreiz darījām. Un jauniešiem varbūt, tas ir varbūt īpaši interesanti, jo viņi ar tādām lietām pat nav neredzējuši, nesaskārušies. Ja? Un tad ir iespēja pabūt kopā ar šiem senajiem priekšmetiem un redzēt, ko viņi stāsta, ja? Ko, teiksim, viņi ir devuši savulaik mūsu senčiem, ja? Ko viņi ir radījuši ar šiem priekšmetiem, piemēram, ar ratiņiem, ar dažādiem senajiem darba galdiem, ko var izveidot, ja? Ar roku darbu kādas lietas. Tad vēl mēs piedāvājam jauniešiem, esam izdomājuši tādu orientēšanās spēli. Tad mēs, tā ir tāda atraktīva spēle, kur praktiski mēs neejam līdzi, bet viņi paši ir noteiktā laika posmā. Viņiem ir jāizskrien visa šī ekspozīcija un jāatmiņ mīklas minējumi. Kurš ir pirmais, kurš ir veiksmīgākais. Bet katrā ziņā tas jauniešiem ļoti labi patīk, jo muzeja naktī bija ārkārtīgi liela pieprasījums šeit orientēšanās spēlē. Tad mēs piedāvājam dažādas muzeja pedagoģiskās programmas, izglītojušās programmas mēs piedāvājam. Tas ir Čaklā bitīte, kur maziem pirmskolas bērniem mēs parādām visu šo te bitinieku aprīkojumu un izstāstām, ko tad bitīte dara savā mūžā. Tad mēs piedāvājam arī, mums ir svari un mēri, mums ir ļoti daudz priekšmeti, kur ir tie senie svari un mēri, un mēs tad arī bērniem stāstam, ar ko atšķiras mūsdienu šī tie svaru un mēru mērīšana no senos laikos, kā tas ir bijis. Ja? Tā ir tāda salīdzinoša, tāda izglītojuša programma. Man arī ļoti priecē tas, ka ģimenes večos pavisam mazos bērniņus, ja, un, teiksim, rāda, stāsta, jo šī ir vieta, kas dod to latviskumu un savu piederību. Un es domāju, ka tāpēc jau cilvēki brauc atpēc muzeju, jo mums apmeklēt arī teikuši, ka muzejs ir unikāls tieši ar to, ka viņš ir dzīves. Ja. Pēc labi padarīta darba goda lieta ir sātīgi paēst, nobaudīt ko kreptīgāku un kārtīgi nopērties pirtī. Veselā miesā vesels gars. Praktiski mēs arī piedāvājam teritoriju, ja, turistiem, telts vietas, piedāvājam pūnītē sienā gulēt, ļoti patīk cilvēkiem pie ugunskura pasēdēt, ja, tur var piknikot, var ģimenes braukt, ir arī sporta laukums, sporta laukumā atbrauc mums arī bumba ir, ja, spēles, tad piedāvājam arī dažādām iestādēm vai sporta spēles, vai kādus pasākumus, ja, vai sajietus, ja, katrā ziņā mēs plaši strādājam un turpināsim attīstīties arī plašāk. Šeit diena būs lieliski pavadīta, tiekam jāatzīmē, ka šurp var atbraukt arī ar bānīti. Mēs uz šiem svētkiem atbraucam ar bānīti. Mēs uz šejieni atbraucām ar bānīti. Es arī. Bānītis rullē! Un jābūt sistēmai. Nedrīkst būt viens atsevišķi liela pasākuma. Ir pilsētai un novadam jābūt vēsturiskajam, visam jābūt pieejamam katru dienu. Tad, kad es atbraucu uz Alūksni, es gribu iepazīties un visu to izmantot un baudīt, tad man tādai iespēja ir jābūt. Gribētu novēlēt, un lai mūsu dibinājums izdotos un lai dibinājumam izdotos piesaistīt attiecīgi līdzekļus, lai bānītis, lai šie nav noteikti kā pēdējie, lai 150 noteikti vajag, lai mēs arī vajag lokomotīvu ātrāk ieraudzītu, cilvēkiem parādītu.
nu, lai cilvēki vairāk arī lepotos ar to, kas viņam ir. Tāpēc, kad mēs jau parasti pēc tam pārdzīvojam, ka mums kaut kas nav vairāk, ja? Tagad to bānīti varbūt mēs nenovērtējam, bet tad, kad ja viņu aizslēgt un nolikt, tad mēs visi raudāt. Mums bija bānīts un tagad vairāk nav. Tā kā es saku, izmantosim tās iespējas, kas ir un leposimies ar to, kas ir. Kas zina, kā savās koncertu tūrēs devās mākslinieki Latvijas pirmās brīvvalsts laikos, taču Stāmirienā vēl tagad tie ierodas ar bānīti. Šogad te viesojas Hugo Diego ar savu blici un jācer, ka drīz jau atkal šo vietu pieskandēs Dailes teātris ar kārtējo festivālu, lai visas dienas garumā priecētu skatītājus. Bānītis šiem gadījumiem ir pilnīgi gatavs, bet pagaidām te var nobaudīt uz dzīves uguns gatavotu maltīti un smelties spēku mājup ceļam. Es jau steidzos, gaidi mani draugs. Katros svētkos ir savs motto, tāds ir arī šajos – spēks ir dzelzī. Un tam ir dzīves apliecinājums mazais pukšķinātājs, kurš nenoguris katru rītu caur tumsu un miglas vāliem vai sniegpārslu virpuļos dodas savās ikdienas gaitās, lai braucējus nogādātu īstajā laikā un vietā. Katru gadu veidojot bānīšu svētkus, mēs izdomājam kādu nosaukumu. Un īstenībā, kad paskatās uz bānīti, tad viņa lielie riteņi un viss būve ir no dzels. Un tāpēc arī tas nosaukums radās, ka tas ir spēks ir dzelzī. Un es domāju, ka svētki ir izdevušies. Lokomotīve, priekšgalvā. Jā, 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 jā. Lokomotīve, priekšgalvā. Jā, 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 pasažieru vagoni, nopakaļ skrien. Drošāk ir kopā. Jā, 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 lokomotīve, priekšgalvā. Jā, 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 paskrienam. Pasažieru vagoni, nopakaļ skrien. Caur meža jaukajiem ilokiem mazais censonis 2 reizes dienā mēro savu ceļu, viznot gan lielus, gan mazus pasažierus, un kālap gan neizkāpt kādā no stacijām, lai izzinātu un iepazītu vidi, kurā paši dzīvojam un kur allaži var ieraudzīt ko jaunu. Svētku reizēs bānīti sagaida ar labu vēlējumiem, kuros skan prieks par to, ka tas dzīvo un nepazīst noguruma, gan ticība nākotnē, ka aizsāktie darbi turpināsies. Jubilejas jebkuram cilvēkam ir patīkamas, ir ceļš, ja tās ir jubilejas, jā, un tā mēs gatavojamies un gaidām. Un tad paudām atkal gaidām nākošās jubilejas. Patīkama sajūta ir daudz. Cilvēki ir labs laiks, ir ko paskatīties, jo vieta ir vēsturiska tomēr. Arī tagad, kā senāk, uz perona darbojas bufeta. Zini kā, ar tirgošanos mēs, kā lai saka, skatāmies pēc iegūtā naudas apjoma. Ja ir ko likt krūšu kabatiņā, tad veicas labi. Naudu nezinām, kur paslēpt, jā, kaut kas nenotiek, nav. Un jāsaka ir tā, nepaspējām nemaz, kā lai saka, nu, vēl kā speķa maizi piedāvāt, kad jau pudeles bija tukšas. Un zini kā, klienti ļoti neapmierināti, jā.
klienti neapmierināti, ka viss ir izdzerts, un kā mēs teicām, 9 šitie te padomju vagonā ar visām kojkām būsim, ja? Tad varēs arī guļus baudīt, ja? Buķa skatītājām! Svētku reizēs organizatori īpaši padomā par dalībnieku izklaidi. Tādi šie svētki ir gan pilsētniekiem, gan bānītim. Ja to varēja uztaisīt pagājušā gadsimtā, jā, pie tām tehnoloģijām, tad mūsdienās restaurēt pie šīm tehnoloģijām tā vairs nav problēma, jā. Bet dabīgi, jābūt ir kompetentam cilvēkam, kurš prot izmantot labākās tehnoloģijas, lētākās, jā, un dabīgi arī kvalitatīvākās. Tā kā, darbs ir diezgan tāds piņķerīgs un sarežģīts, bet nav no smagākajiem. Viņš ir interesants. Tas ir interesants. Tā ir vēsture. Mēs atdzīvinām vēsturi, iekustinām. Mēs redzam šo lielo tvaiku lokomotīvu, kas stāv vairāk gandrīz nekur. Viņas nav tādas. Viņas visas sagrieztas, jā. Tātad tie paši bērni mūsu aug, mēs runājam par viņiem filmās, viņi kaut ko redz, un šeit ir reāli to redzēt dzīvē. Un šī mazā lokomotīva atkal būs reāli, kas funkcionēs, kas strādās, jā. Un patīkami tā pabraukt arī kā retromašīna, kā ar senu velospēdu kaut vai pavizināties. Jā, tas ir kaut kas sens un mīļš un no pagātnes. Tā kā viņiem ir daudz funkcijas, un otrs arī tomēr tas ir iespēja uzņēmumu pierādīt, ka viņš prot restaurēt tādas lietas, prot restaurēt kvalitatīvi, jā, un tas ir iespēja iegūt pasūtījumus, un tā jau ir ekonomikas siltināšana, un tas ir darba vietas un tā tālāk. Darbs nav no vieglajiem. Un, lai izdodās izveidot šo sabiedrisku organizāciju pašvaldībām un Latvijas dzelzceļām, kuras spētu piesaistīt līdzekļus, jo bānītis tas ir tikai operators, jā, un diemžēl likumdošana tāda, ka mēs nespējam piesaistīt Eiropas finanses, lai mēs šos projektus varētu bīdīt. Lai izdodās tās ieceres, kas ir pašlaik pašvaldībai un arī bānītim kā operatoram. Katri svētki ir kā atskaites punkts padarītajam, taču darba vēl daudz, lai labās ieceres īstenotos. Tas viss viena mērķa sasniegšanai – saglabāt sliežu ceļu mazbānīšu skrējienam 35 km garumā no Gulbenes līdz Zalūksnei, lai katru rītu un katru vakaru atskan vilcieniņi tik ierastais attiešanas un pienākšanas signāls, kas liecina par tā dzīvot spēju. Tikai šeit, Ziemeļvidzemē, ir retā iespēja doties ceļā ar mazbānīti, kas kļūst par neaizmirstam atrakciju turistiem, noderīgu pārvietošanās līdzekli ogotājiem un sēņotājiem, kā arī par sabiedrisko transportu vietējiem iedzīvotājiem un jautru braucienu bērniem. Negluži kā karuselī, bet ar piedzīvojumu garšu noteikti. Bānītis ir mazs, bet gana ņiprs, tādēļ, lai viegls brauciens kalnā un lejup no tā šodien un daudz gadu garumā. Lai laimīgs ceļš, kas ved caur Ziemeļvidzemes jaukākajām vietām.